Agrā rīta stundā laiva ar sievietēm un bērniem no avarējušā Karaliskās jūras kara flotes karavīru pārvadāšanas kuģa HMS Birkenheada iekārēta drošībā. No attāluma viņi ar šausmām vēro, kā virsnieki un karavīri stāv uz klāja, klusējot un goda stājā, kamēr bojātais kuģis strauji grimst zem viņiem. HMS Birkenhead ir viens no pirmajiem dzelzs korpusa kuģiem, kas būvēts Karaliskajai jūras kara flotei. Sākotnēji tas ir paredzēts kā tvaika fregata, taču būvniecības laikā tas tiek pārveidots par karavīru pārvadāšanas kuģi. Fregata ir veikls kara kuģis, ko parasti izmanto kā pavadoni lielākiem konvojiem. Admiralitāte nav pārliecināta par salīdzinoši jauno tvaika dzinēju kuģos un nevēlas riskēt ar savu floti, izmantojot nepārbaudītu tehnoloģiju. Kā karavīru pārvadāšanas kuģis, tas var ātri nogādāt karavīrus tur, kur nepieciešams, bet tam nebūs jāiesaistās kaujā. Kuģim ir 12 ūdens necaurlaidīgi nodalījumi, kas atdala priekšējo daļu, kuģa mehānismus vidusdaļā un aizmugurējos nodalījumus. HMS Birkenheada ir projektējis Johns Leeds un uzbūvēts Johna Leeda kuģu būvētavā Birkenheadā, Lankashīrā. Sākotnēji tas tika kristīts kā HMS Vulcan, un to 1845. gada 30. decembrī nolaida ūdenī Vestminsteras markīze. Gada beigās tas tiek pārdēvēts par HMS Birkenheada, par godu pilsētai, kurā tas tika uzbūvēts. HMS Birkenheada ir 64 metrus garš ar 11 metru platumu un 5 metru iegrims zem ūdens līnijas. Kuģi darbina 2 Forester CO tvaika dzinēji ar 564 zirgspēku jaudu, kas griež 2 lāpstiņa riteņus ar 6 metru diametru, sasniedzot 10 mezgli. Kuģim ir pilns buru komplekts, un tvaika dzinēji nodrošina papildu manevrētspēju un ātrumu. Kuģi apkalpo 125 virsnieku un matrožu liela komanda. HMS Birkenheada dodas savā pirmajā braucienā no Birkenheadas uz Karaliskās jūras kara flotes bāzi Plimutā, Devonas grāfistē, 1846. gadā. Tā ir dienestā 5 gadus, pirms to noliek Plimutā, kur tā tiek pārbūvēta, pirms atgriežas dienestā. 1852. gadā janvārī kapteiņa Roberta Selmonda vadībā HMS Birkenheada iziet no Portsmutas, dodoties uz Algoa līci Dienvidāfrikas austrumu piekrastē. Uz klāja atrodas karavīri no 10 dažādiem Lielbritānijas armijas pulkiem. Karavīri dosies pastiprināt britu spēkus, kas cīnās 8. Kosa karā pret Austrumkāpes reģiona pamatiedzīvotāju Kosa ciltīm Dienvidāfrikā. 5. janvārī Birkenheada piestāja Queenstownā, Īrijā, lai uzņemtu vēl karavīrus, kā arī vairāku uz klāja esošo virsnieku sievas un ģimenes. Pēc 6 nedēļām jūrā Birkenheada 23. februāra rītā piestāja Simonstaunā, Viltus līcī. Karaliskā jūras flote 1790. gados pārņēma Simonstaunas ostu, lai izveidotu jūras spēku bāzi, kas joprojām pastāv arī mūsdienās un pieder Dienvidāfrikas jūras spēkiem. Lielākā daļa sieviešu un bērnu, kā arī vairāki karavīri, kuri ceļojuma laikā saslimuši, izkāpj no kuģa. Uzturēšanās laikā Simonstaunā uz kuģa tiek uzņemti 9 kavalērijas zirgi, vairāki siena kīpās un 35 tonnas ogļu, gatavojoties pēdējam ceļojuma posmam uz Algoa līci. Šis pēdējais posms ir aptuveni 450 jūras jūdzes garš, un tā veikšanai būs nepieciešamas 2 dienas. 25. februārī, pulksten 18:00, skaidrās debesīs un mierīgā jūrā, Birkenheada devās ceļā uz Algoa līci ar 630 līdz 643 vīriešiem, sievietēm un bērniem uz klāja. Precīzs skaits nav pierakstīts. Lai sasniegtu iespējami lielāko ātrumu, kapteinis Selmons nolēma turēties pie piekrastes, nosakot kursu, kas ļaus Birkenheadai atrasties aptuveni 3 jūdzes no krasta. Ceļojumā uz dienvidiem no Plimutas Birkenheada kuģoja pret Benguelas straumi. Kuģojot augšup pa Dienvidāfrikas austrumu piekrasti, tā sastopas ar Mozambikas straumi. Šīs pastāvīgās okeāna straumes ir visspēcīgākās dziļā ūdenī. Tuvāk krastam straumes sastopas ar sauszemes pretestību saklākā ūdenī, kas tās palēnina. Tāpēc ir vieglāk kuģot pret straumēm saklākā ūdenī, pieturoties pie krasta līnijas. Tieši pirms pulkstens 2:00 26. februārī Birkenheads kuģo ar ātrumu 8,5 mezglu, braucot garām bīstamības ragam pie Hartsbai krasta. Priekšgalā esošais lotmetējs izmēra dziļumu. Zem Birkenheadas priekšgala ir 22 metri ūdens.
Kuģojot naktī, zeme var nebūt redzama, tāpēc viens no veidiem, kā orientēties, ir sekot dziļumu kontūrai. Lotmetējs regulāri mēra dziļumu, nometot ar svaru aprīkotu virvi un saskaitot mezgus virvē starp kuģi un jūras dibenu. Ja dziļums kļūst mazāks, viņi pagriež kuģi uz jūru, bet ja dziļums palielinās, viņi atgriežas tuvāk krastam. Pirms dziļuma mērītājs var veikt nākamo mērījumu, Birkenheads uzskrien uz neatzīmēta klints, kas atrodas 3,7 metrus zem priekšgala. Vētrainā laikā, kad viļņiem ir augstas galotnes un dziļas ieplakas, klints skaidri redzama nemierīgajos viļņos. Taču šādos mierīgos apstākļos garā bangošanās lēni veļās un nav ne augsts, ne dziļš, tāpēc klintis ir paslēptas zem ūdens līnijas. Kapteinis Salmons steidzas uz klāja, pavēl nomest ankuru, nolaist pakaļgala laivas un dot vienu apgriezienu dzinējam atpakaļgaitā. Kuģim atkāpjoties, jūra ieplūst caur lielo caurumu, kas radies uztriecoties klintī. Garā bangošanās stumi Birkenheadu uz priekšu, un tā atkal uztriecas, salokot korpusa priekšējās apakšdaļas plāksni un pārplēšot priekšējās šķērssienas. Priekšējā nodalījumā un mašīnu telpā ieplūst ūdens. Vairāk nekā 100 kareivju, kas gulēja zem klāja, noslīkst savās guļvietās. Izdzīvojušie virsnieki, vīrieši, sievietes un bērni sapulcējas uz klāju. Kapteinis Salmons pavēl pulkvežleitnantam Sītenam, kurš ir augstākais militārais virsnieks uz klāja, nosūtīt vīrus darbināt tilpņu sūkņus. 60 vīrieši tiek norīkoti pie sūkņiem, 60 pie glābšanas laivu mehānismiem, bet pārējie sapulcējas uz pakaļklāja kuģa aizmugurē, lai mēģinātu nospiest pakaļgalu un tādējādi pacelt priekšgalu. Sievietes un bērni tiek ievietoti kuģa kuterī, kas atrodas blakus. Kapteinis Salmons pavēla nolaist vēl 2 lielas laivas, katra no kurām spēja uzņemt 150 cilvēkus. Pirmā laiva uzreiz tiek pārpuldināta un pazūd, bet otro nevar nolaist, jo trīši nav uzturēti kārtībā un virves caur tiem neslīd. Tas atstāja tikai kuteri un 3 mazās glābšanas laivas, lai uzņemtu vīriešus laivās. Izglābušies virsnieki un vīri tagad sapulcējās uz pakaļējā klāja, kur pulkvežleitnants Setons aicina savus virsniekus un vīrus saglabāt disciplīnu un kārtību. Visi klusē. Vienīgās skaņas gaisā ir kapteiņa Salmonda kluss atgādinājums saviem vīriem saglabāt mieru, zirgu spērienu uz klāja un nelieli viļņi, kas sitas pret kuģa sānu. 10 minūtes pēc tam, kad Birkenhead pirmo reizi uztriecas klintī, dzinējiem joprojām darbojoties apakaļgaitā, Birkenhead trešo un pēdējo reizi uztriecas klintī, pārplēšot apakšējās plāksnes. Kuģis pārplīst uz pusēm tieši aiz galvenā mastā. Skurstenis sabrūk un iekrīt jūrā. Kuģa priekšgals strauji grimst. Kuģa pakaļgals, kas tagad ir pilns ar cilvēkiem, sāk ļodzīties un grimt. Kapteinis Salmons sauc. Visi, kas prot peldēt, lecat pāri bortam un peldiet uz laivām. Pulkvežleitnants Setons saprot, ka šāda pavēle izraisīs drūzmēšanos pie kutera un 3 mazajām glābšanas laivām, kas var tās pārpildīt un apdraudēt sieviešu un bērnu dzīvības. Viņš pavēl visiem karavīriem palikt savās vietās. Tikai 3 karavīri pārkāp disciplīnu un peld pie kutera. 9 kavalērijas zirgi tiek atbrīvoti un iedzīti jūrā. Viens no tiem salauž kāju un to ātri nogalina lielie baltie haizivis. Pārējie 8 veiksmīgi sasniedz krastu. Hana Spaja ir viena no pasaulē lielākajām baltās haizivs koncentrācijas vietām. Šajā reģionā sastopas augstās Bengelas straumes un siltā Mozambikas straume, abas nesot barības vielas, kas nonāk pārtikas ķēdē augstāk. Šīs Āfrikas baltās haizivis galvenokārt barojas ar lielo roņu populāciju šajā apgabalā un labprāt papildina savu ēdienkarti ar dažiem britu karavīriem, ja rodas tāda iespēja. Karavīri un viņu izdzīvojušie virsnieki paliek savās vietās, nekustīgi, kamēr Birkenheada grimst zem viņiem, tikai 20 minūtes pēc sadursmes ar klinti. Dažiem karavīriem izdodas nopeldēt 2 jūdzes līdz krastam. Daudzi noslīkst, mirst no augstuma vai viņus nogalina satracinātās lielās baltās haizivis. Nākamās dienas agrā rītā Šūnera Lioness atklāja kuteri, uzņem uz klājas sievietes un bērnus, kā arī izglābtos no vienas no mazajām glābšanas laivām un tad dodas uz Birkenheadas atrašanās vietu. Ieradoties pēcpusdienā, Lioness atrod 40 izdzīvojušos, kas turas pie Birkenheadas takelāžas un uzņem viņus uz klāja. Kopējais cilvēku skaits uz Birkenheadas katastrofas brīdī vienmēr ir bijis neskaidrs.
Laikrakstā The Times Londonā tiek publicēts aptuvens skaits – 638 cilvēki. Izglābušies ir 113 karavīri visu pakāpju, 6 karaliskās flotes jūras kājnieki, 54 jūrnieki visu pakāpju, 7 sievietes, 13 bērni un 1 civiliedzīvotājs. Kopā 194 vīrieši, sievietes un bērni. 444 vīrieši gāja bojā. Palaik tradicionālie koka kara kuģi vai kuģi, kas bija konstruēti bez ūdens necaurlaidīgām šķērsienām, būtu izjukuši daudz ātrāk, un bojā gājušo skaits visticamāk būtu bijis lielāks. Izturīgāks metāls nodrošināja zināmu aizsardzību pret klinti, un ūdens necaurlaidīgās šķērsienas palēnināja aplūšanu, kas deva apkalpei pietiekami daudz laika, lai evakuētu dažus izdzīvojušos. Vairāki jūrnieki tiek tiesāti kara tiesā uz HMS Victory Portsmutā 1852. gada 8. maijā. Tiesas process izraisīja milzīgu interesi Lielbritānijas sabiedrībā. Tā kā neviens no Birkenhedas augstākajiem virsniekiem neizdzīvoja avārijā, neviens netiek saukts pie atbildības. 1895. gadā bīstamības ragā tika uzcelts bāka, kas ir 18 metrus augsta un kuras gaisma ir redzama 25 jūras jūdžu attālumā jūrā. 1936. gadā Dienvidāfrikas jūras līga pie bākas pamatnes piestiprināja piemiņas plāksni Birkenhedas piemiņai. Virsnieku un karavīru disciplīna un drosme uz klāja. Birkenhedas notikums, kā arī lēmums vispirms laivā ievietot sievietes un bērnus, ir novedis pie tā, ko tagad pazīst kā Birkenhedas principu. Vai kā biežāk pieņemts princips – sievietes un bērni vispirms. Paldies, ka skatījāties! Ja jums patika šis video un vēlaties skatīties vairāk šī kanāla video bez reklāmām, lūdzu apsveriet iespēju pievienoties mūsu Patreon. Saite ir aprakstā. Jūs varat pievienoties bez maksas vai izvēlēties dalību ar priekšrocībām, sākot no video bez reklāmām līdz agrīnai piekļuvei un tiešsaistes jautājumu un atbilžu zvaniem. Es ar nepacietību gaidu iespēju jūs tur satikt.